vienkārši taksī iekšā un maucam. Es ļoti šitais. Jā, tie ir mašīnas dokumenti. Jūs nevarat iedomāties, kam mēs izgājām cauri. Šis noteikti būs viens no manām YouTube sērijām, ko es atcerēšos visu savu dzīvi. Tas, ko jūs šeit redzēsiet, būs gan laba mācība citiem, gan kaut kas, bez kā es labprāt būtu izticis. Bet kā parasti pirms skatāmies, sasmērēt tās siermaizītes un sagatavot to melno tēju. Mēs laižam piedzīvojumos. Viss, ko jūs tālāk redzēsiet, ir īsti notikumi un nekas nav safabricēts, lai video būtu interesantāks. Redzat, es esmu ikdienas automašīnas meklējumos pēdējos 2 gadus, jo savu X5 70 tieši 2 gadus atpakaļ es pārdevu un līdz šai dienai neesmu atradis normālu tačku, ar kur pārvietoties. Es braucu visu, kas pagadās. Un tad pirms 2 nedēļām man uzrakstīja kāds ārzemnieks uz Facebook ziņu, vai es nevēlos nopirkt X5M, kas ir 4.4 biturbo V8, ja nemaldos 567 zirgiem, normāla ikdienas automašīna. Un es saprotu, ko jūs domājat, tas ir bezpriģēls, tā nav normāla ikdienas automašīna. Un pats galvenais, ka tā cena arī ir ļoti vilinoša. Jūs redzat, sākumā viņš gribēja vairāk, es jums vēlāk atklāšu, cik viņš gribēja sākumā un cik es nokaulēju. Man ieslēdzās šis perekup gēns, kad vajag kaut ko nokaulēt, un es gāju tā kā all-in ar domu, ka viņš vai nu atmetīsies, un tad man būs sirds mierīgi, kad es pateicu cenu, viņš tā kā nepiekrīt, ok, es situ lejā cenu, un beigās es dabūju, viņš piekrīt par šo cenu pārdot automašīnu, un tad man bija tāds, ka nevar atmesties. Vairs nevar atmesties. Un es sapratu, vai nu tas būs ļoti dārgs ieberziens, vai es tirkšu beidzot pie interesantas ikdienas automašīnas. Jā, X5M tas ir bezpriģēls kā ikdienas mašīna, bet mēs dzīvojam tik ļoti īsu dzīvi, kāpēc mums ir jābrauc arī ikdienā ar garlaicīgām mašīnām. Ir tikai viens āķis, šī mašīna ir sista, un viņa atrodas kaut kādā Vācijas ostā, un man, ja es saku jā un braucu pakaļ viņai, tad es šo te īpašnieku nemaz nesatikšu, jo viņš nošķīla mašīnu, atstāja kaut kādā ostā Vācijā un aiztinās. Un es zinu, ko jūs visi tagad skatoties šo video domājat, ka tas viss izklausās pārāk shady, Robert, jo ir dažādi varianti. Vai nu es pasaku jā, samaksāju par tačku, aizbraucu uz šo te ostu Vācijā un automašīnas te nav, vai arī ir variants, kad es aizbraucu uz šo te ostu un automašīna ir ļoti sasista, vai arī es pasaku, hei, veicīt, man pietiek piedzīvojumi šajā te gadā, un es atmetos, pasaku, nē, šis man nav interesanti, un vienkārši dzīvoju normāli savu mierīgo dzīvi. Kā jums liekas, ko es izdomāju? Labrīt! Jā, tas piedzīvojums sākās šādi. Es nebraukšu savu mašīnu uz lidostu. Šis čels man vedīs. Čau! Es biju gatavs noriskēt, neredzot auto dzīvē, aizskaitīju Džekam pusi naudas, un man vajadzēja plānu. Automašīna šobrīd atrodas Ķīlē, un aizbraukt pakaļ ar auto tas man prasīja aptuveni 16 stundas bez pauzēm. Gāja arī prāms no Klaipēdas, kas nav baigi tālu no Liepājas, kas uz vienu pusi būtu 20 stundas. Man šobrīd ar laiku ir ļoti švaki, tādēļ izlēmu aizbraukt līdz lidostai un tad lidot dažas stundas līdz Hamburgai un tad no Hamburgas ar vilcienu līdz Ķīlei. Tad žigli paņem tačku ostā un vakarpusē turpat arī uzbraukt uz kuģa, kurš brauc uz Klaipēdu. Un tad sarunāt kādu no Liepājas, kas aizbrauc uz Klaipēdu, sagaida mūs, uzkrauj virsū uz savu autovedēju manu tačku un tālāk jau braucam uz Liepāju. Un vēl viena maza problēma, es nezinu īsti, kur atrodas automašīnas atslēgas. Džeks atsūtīja lokāciju, kas ir citā pilsētas vietā un teica, ka tur ir jābūt BMW atslēgām. Kas gan varētu noiet greizi? Un pats galvenais, lai būtu jautrāks ceļš, man vajadzēja auto ekspertu līdzi, un kas gan baigi neko nemainīs, ja viņš pateiks, ka tur viss slikti, jo pusi jau esmu samaksājis, bet tas būs mans čoms Kostja,
kur jau esat redzējuši citos manos video, un viņš ir tehnisks džeks, un ja auto būs šrots, tad varbūt viņam radīsies dažas idejas, kā to dabūt pie dzīvības. Tad nu tagad esmu ceļā uz lidostu, kur tūlīt arī satiksim Kostju, kuram ir ļoti bail lidot. Labi, paldies, Ecīt, super. Es nezinu, kā viss šitais beigsies. Ierakst komentārā, kā tev liekas, viss saies vai būs rītīgi slikti? Samīsies? Bišķi ir, ja godīgi. Jā, nezinu, kāpēc, bet ir ļoti. Par ko? Par to lidošanu. Es tikai vienreiz esmu lidojis, un man tā reize bija galīgi garām. Jā? Jā, es ceru, ka tagad saies. Braucam pēc labākā X5M vispār, kāds vispār eksistējis? Jā, obligāti. Nu, varbūt šis būs jackpots, draugi. Tagad mums ir plāns aizlidot līdz Hamburgai, tad tālāk atrast kaut kādu vilcienu, kas brauc tālāk uz... Kaut kādu tu teici, ka tu zini? Visu. Es neteicu, ka es visu zinu. Mēs plūstam. Mēs plūstam pa straumu. Mums būs 3 stundas, lai to visu izdarītu. Varbūt arī izskatāmies supermierīgi, bet iekšā viss mazliet vārās. Es šādā avantūrā neesmu nekad bijis un nezinu, kā viss šis beigsies. Nu, sākumā es ceru, ka Kostja neapvēmsies lidmašīnā. Es īstenībā sapratu, ka man ir jāparāda tev tā mašīna, ko es tik ļoti gribu nopirkt. Laiks parādīt tev beidzot, kā viņa izskatās. Jā, un pats īpašnieks iepriekšējais bildes man baigi daudz no šīs automašīnas neatsūtīja, un ir dažs, kur šī mašīna jau ir tagad nošķīlusies, to es tev parādīšu mazliet vēlāk, bet es gribēju saprast, kāda ir tā tačkas vēsture. Es pajautāju viņam automašīnas VIN numuru, paņem to VIN numuru, ielikt pie mūsu draugiem Car Vertical. Pirmais, ko mēs redzam, nav nekāda apgrūtinājuma vai odometristīts, kas ir šajā gadījumā ļoti laba zīme, jo tad viss beigtos. Redzam, ka ir bijušas gan 2 avārijas šai tačkai, kaut kāda super mazā 2016. gadā un 2018. gadā ir bijusi arī avārija līdz 3000 eiro. Un pats interesantākais, ka te neparādās tā avārija, kas tikko notikuši, un te ir 2 iemesli, kas varētu būt pa vainu. Pirmā lieta tā, ka čalis nav vispār gājis šo ceļu caur apdrošinātājiem, un šī avārija nekur neuzrādās. Otrā lieta, kad šī avārija ir bijusi baigi svaigā un ir jāpaiet kaut kādām pāris nedēļām, kamēr apdeitojās viss tā sistēma, un tad viņi šeit parādīsies. Tā man ir gadījies kaut kad perekupu laikos. Ir baigi pozitīvi, ka mēs te redzam, ka tačka ir Eiropas modelis un M versija. Jā, ka mēs redzam, ka tā ir točna M-ka, ka tas nav fakes, un tas ir pozitīvi, un šeit, šajā atskaitā bildes ir ļoti daudz. Šī mašīna ir ļoti daudz fotografēta, dažādos dārgos veikalos izskatās, arī Vācijā, un tad mēs redzam arī, ka tačkai atslēgām līdz nāk tā apsildes poga. Tas nozīmē, ka mēs ziemā varētu sildīties arī. Kopumā labs auto šobrīd neizskatās tik labi, kā šeit Car Vertical atskaites bildēs, bet viņš izskatās šobrīd šādi. Kā mēs redzam, ka tačkai vajag loks jāmaina, bumpers, haubes, pāns, un es ceru, ka ar to ritošo tur nebūs ļoti slikti, jo pēc tā trieciena varētu tur būt visādi, būs iespējams pabraukt šo mašīnu. Un to arī, protams, nekautrējies, ja tev ir jāpārbauda kāda automašīna, tad Car Vertical ir mūsu atbalstītājs un draugs jau gadiem, un mēs izmantojam viņu pakalpojumus, tā kā dari to lētāk, izmantojot manu promo kodu šo te, kuru tu arī var atrast ar linku kopā video aprakstā, un neieberzies. Tagad lidojam uz Vāciju. Kad tu pēdējo reizi lidoji? Vairāk par 10 gadiem atpakaļ. Ok, 10 gadus apakaļ. Vairāk. Mums reāli likās, tas būs prikals, un mēs nekad mūžā šito nedarīsim. Košs līdz pēdējiem brīdim neticēja, ka es pateikšu, ka jā, mēs šitā stulbu lietu darīsim, bet nu mēs braucam, draugi. Mēs šobrīd esam nolaidušies Hamburgā. Kosts ir dzīvs, viņš neizvēmās, viņš tikai apskatīja to maisiņu, kur varētu izvēmties. Un šobrīd ir jāatrod vilciens. Re, kur izskatās. Mums vajag šito te. Tagad ir nākamais tresiņš atrast to vilcienu. Labi, mēs tagad atrisināsim. Tiem, kas noteikti ir no Vācijas, dzīvo šeit, sveiciens jums ir smieklīgi. Cik mums laiks ir tagad? Līdz prāmi mums ir 5, bet mums ir ceļā ar vilcieniem stundas 2 vai 3. Jā, Mums vajag jau. beigās uz to mašīnu paliks ar mūsu ātrumu 2,5 stundas. Labi, mēs tagad mēģinām saprast, kā šito sakārtot. Tagad galvenais neiekāpt un neaizbraukt uz neīsto pusi. Tas gan būs stulbi.
Es ceru, ka mums neidzīs ārā. Kāpēc mums izdzīt ārā? Tu maksāji? Nu jā, mums ir biedrs. Šitā strādā. Šitā strādā, viss kārtībā, jā. Ejam atrast kaut kādu foršu vietu. Mēs nedrīkstam pazaudēt laiku un jācenšas visu atrast laicīgi, jo ar visiem vilcieniem un visu mums uz tačku būs tīri 2,5 stundas laika. Un šobrīd vēl nezinām, vai vispār tur ir un kāda ir šai mašīnai kondīcija. Un jāatcerās, ka mums vēl jāatrod atslēgas pirms ejam skatīties šo mašīnu uz ostu. Mēs tagad braucam uz vienu stāciju, mēs pārsēžamies citā vilcienā, aizbraucam uz vēl vienu stāciju, tad vēlreiz pārsēžamies un tad mēs braucam uz to vietu. Pagaidām mums viss minūtās ir. Pēc tā plāna mums viss ir minūtā. Pagaidām viss ir labi. Kostja man nolasīja morālo, ka tā nedrīkst pret draugiem izturēties, kad viņš ļoti gribējis un ka mums vajag atrast laiku pauzītei. Es liku lielu lozu šo kebabu. Pasies, Kostja, ko es tas sagatavojis? Vācijas turku kebabu. Es esmu paņēmis līdzi tieši tikpat lielu topogrāfisku idiotu, kāds es esmu. Mēs šobrīd maldamies tikai tādu. Bet izstāst, ka vajadzētu sajiet. Ja nē, mēs esam baigi. Ja mēs tagad iekāpsim nepareizā vilcienā, tad zinu, ko tas nozīmē. Ok, tik tālu mēs esam tikuši, mums ir vēl viens vilciens jāatrod. Es ceru, ka joprojām, ka tur kaut kas mūs gaida galā, ka šis viss nav veltīgi. Pirmais iebersiens. Mēs 2 minūtes nokavējām, 2 minūtes tikko aizgājām uz vilciens. Nākamais ir pēc stundas, tas nozīmē, ka mēs stundu zaudējam laika čakarēties un meklēt mūsu X5. Un starp citu, tas kebabs bija briesmīgs. Izstāst, ka mēs trāpījām īstajā vilcienā, tagad baigi pārpildīs, nerimā karsts ir. Un es ļoti ceru, ka mēs esam pareizajā vilcienā iekāpuši šādāk. Visam šim pasākumam game over. Mēs uz prām tad nepaspējam. Par cik mēs esam 2 topogrāfiski idioti, tā arī var gadīties. Bet mums paveicās un iekāpām pareizajā vilcienā un dodamies uz Ķīli. Vienīgi no tā brīža, kad izkāpsim no vilciena, mums būs 1,5 stunda, lai atrastu auto atslēgas, tiktu līdz ostai un mēģinātu uzbraukt ar šo auto uz kuģa. Cik no iepriekšējā saimnieka saprat, ja neņem vērā logu, kurš ir sasīsts pašai rītošajai, tikai puses ir beigta no tā trieciena. Bet tā auto kustoties uz priekšu, un pats viņš Ķīlē tika arī no prāmja uzbraucot jau ar sasist automašīnu virsū, kur viņš man pat atsūtīja bildi, kur šī automašīna atrodas uz kuģa, kas man liek cerēt, ja laikā tiksim pie tačkas, tad arī laikā varēsim uzbraukt uz šī kuģa. Un es tik sasodīti esmu safanojies par šo tačku un nevaru sagaidīt, kad viņu beidzot redzēšu dzīvē. Es esmu tagad ļoti satraucies. Mēs malcam cauri, ne? Laižam Kosti. Tagad sāksies skrējiens. 1,5 stundu. Mēs nezinām, kur tā mašīna vēl ir. Mums ir jāatrod atslēgas kaut kādā viesnīcā. Labā lieta tā, kad Kosti paņēma līdzi boosteri, ko mums, paldies Dievam, lidostā neatņēma. Mums nav laika čurāt. Čurāt mums nav laika. Samaksās pa manīm, arī es arī gribu čurāt. Tu pa lielo? Nē. Kosti izstāst gan, ka tu pa lielo to visu dari. Saprot, ka mēs nokavēsim prāmi. Dirst varēsim uz kuģa. Būs par vēlu. 8 minūtes šobrīd rādās. Viesnīca šobrīd rādās 8 minūtes. Nē, taksnīca. Mēs tā nevaram atļauties. Tā, tur. Skrienam tagad uz viesnīcu. Dažas minūtes un šejiens vēl. Mums reāli jāapsver. Kā būs, ja mēs iesim vienkārši viesnīcā, teiksim, mums vajag BMW atslēgas. Iedomājies, ka ja tu saki... 2 austrumu eiropieši. Tur atstāja čalis, kas runāja vāciski. Viņi ticēs mums? Ja tu prasīsi, čista neticēs. Točno nē. Rekur, šitais ir tas hotels, kur mums jātiek. Vai malcam? Tā padomā, kā viņš var izdomāt kaut kādā random hotelā. Nekāpēc ne tajā? Šitais ir īstais, jā. Nejāsim, tu būs atslēgas līdās. Mums nav laiks. Es ceru, ka nebūs jāmeklē tas čols rokā. Mēs dabūsim atslēgas rokā. Tas tiks likt izklausīsies tad līdzi. Dodiet man BMW atslēgas. Mēs esam no Austrum Eiropas, mēs atbraucam pēc tačkas. Yeah. We leave the car keys here, BMW. Yeah, it was a couple of weeks ago. Yeah.
Kā jūs redzat, nekas nenotiek pēc plāna. Sākumā nokavējām vilcienu un pazaudējām stundu. Tagad viņa nesaprot, par kādām atslēgām iet runa. Šobrīd katra minūte ir no svara. Čiks pateica, ka nav viņa nekā. Hey, what's up, man? So I'm looking for the keys in the reception, but the girl doesn't know anything about the keys. It was here 2 hours ago. Okay. Was steht da drauf? Das Problem ist, wie lange ist das her? Tas pat nav smieklīgi. Šobrīd viņi saka, ka nav te nekādas atslēgas, un viņi runā šobrīd ar to čali. Es ceru, ka šis viss nebūs viens liels a***iens. Mums nav laiks, un te reāli šobrīd iet cīnīši pa atslēgu. Ja atslēgu nav, tad mums ir laiks. Mēs nekur nesteidzamies. Jā, viņi skatās kaut kur. Viņi var vaļā seifu. Viņi var vaļā seifu. Davai, tur būs atslēgas, Davai. Tur ir tikai nauda. Šajā brīdī es domāju, ka kaut kas visā šajā dīlā ir smagi nogājis greizi un iespējams nekādas atslēgas te nekad nav bijušas. Laiks iet uz priekšu, sazvanīt vairs nevienu nevaru un viss likās ļoti slikti. Bet tad auto pārdevējs saprata, ka ir kļūdījies un man piezvanīja. Wrong hotel? I'm gonna go there and check. But it was BB hotel, right? Maybe you give me the wrong hotel. Yeah, I know. I'm gonna go there now. Yeah. Okay. I'm gonna send you picture from the doors as well, yeah? All right. Viņš man ir iedevis nepareizu hoteļu nosaukumu. Ceru, ka mēs esam īstā hoteļa Fazolīna. Tad es nokļuvu citā hotelī un prasīju pēc atslēgām. Pat lika viņam man uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu uz lapas, un tad viņa teica: I don't have keys. Tas ir kaut kāds joks? Es sajūšu prātā tulītās. Un devu runāt šeit čiksējai ar pārdevēju, lai saprastu, kas te notiek, un iekšā bija tāda neforša sajūta. Protams, iet laiks, un mēs te cīnamies. Nav ne uz viņu vārdu, ne uz manu vārdu, nekādas atslēgas. Dīsā vienkārši. Un tad beidzot notika pavērsiens. Mēs dzirdējām to skaņu. Es dzirdēju atslēgas. Mēs beidzot dabūjām automašīnas atslēgas. Tagad tikai jāatrod pati automašīna un ļoti ātri. Laiks mums ir ļoti maz. Vienkārši taksī iekšā un malcam. How much will it cost to this address? Yeah, Norway is another side. Yeah, how much it will be? 15. Okay, let's go. Mums ir nepilna stunda, kur laikā mums ir jāpaņem tačka un jāuzbrauc uz kuģa. Automašīna atrodas kaut kādā maksas autostāvvietā ostā, un te radās mums jauna problēma. Mēs tagad cenšamies trāpīt uz to stāvvietu, bet viņi 6 ir rādās, ka vērās ciet, un šobrīd ir 7 minūtes pāri, un varētu būt, ka būs ļoti slikti. Tas nozīmē, ka mēs arī nokavējam prāmu, par ko ir samaksāts diezgan labi naudiņi. Visur mēs šodien pa kaut kādām pāris minūtēm kavējam. Tik tālu mēs tikām. Žoks ir cieta, bet labā lieta, ka mašīna šeit atrodas. Mēs esam tikuši līdz mašīnai. Mašīna tā arī ir, kas ir ļoti labi zīme. Viņi atrodas šeit padās aiz žoga, bet mēs netiekam viņai pakaļ. Un šīs mašīnas ir ieslēgts līdz rītdienas 9. Tad tā autostāvvieta atverās vaļā. Mēs šobrīd netiekam iekšā, kas ir pilnīgākā pakaļ īstenībā. Tagad sajūta bija pilnīgi bezcerīga, un paspēt uz prāmu bija pilnīgi nereāli. Bija kaut kāds telefona numurs, kam mēs zvanījām, bet tur neviens ar mums nerunāja. Vielen Dank und einen schönen Tag. Iepriekšējais īpašnieks piedāvā mums variantu pārlikt pāri žogam un gaidīt, ka iebrauc apsardz, lai atvērtu vārtus vaļā. Bet ja viņi attaisīs vārtus vaļā, ko viņi izdarīs? Vai mums ieliks ķurķī iekšā. Jo tā mašīna jau vēl tehniski nav man. Sanāk, es vienkārši pizdīšu kaut ko. Es izglābšu tevi no tās situācijas. Ot kā būs. Skrienam prom. Pamēģinām atslēgt viņus. Jā, Aķīts ir dzīvs. Kostja arī mēģināja uzlauzt slēdzeni. Tas tik ļoti slikti izstāst no malas. Tāpēc čoks aizmirst. Ir kaut kas? Kaut kas ir, jā. Viņš tais bildi. Man pēmfočē. Kopumā noskaņojums nebija tas pats labākais šobrīd, jo likās, ka plāns varētu šāds te izdoties, un esam arī tik tuvu, taču, ka ir tepat aiz žoga.
tā ir dīzela sajūta. Tik tuvu vienkārši viens žoks mums šķir šobrīd, lai mēs savāku mašīnu ātri aizbrauktu. Gandrīz 500 eiro pakāsām tikko. Un vēl viesnīca, Soteks, visnoz. Šajā brīdī būtu jāizskar baltais karoks, jāmeklē viesnīca, jāprīz zaudējumu un jādomā par rītdienu. Bet mēs esam letiņi, mēs nepadodamies, mēs negribam pakāst piķi, mēs te visu tūlīt uzcelsim no miroņiem. Galvenais, te nav vispār neviena cilvēka, tā kā vienkārši izslaucīts. Paņem stolpusi muška. Te ir tāds iepisiens. Tomēr tur apsargs netusē tajā tur. Tas te ir tāds vienkārši tā kā nomirs. Vispār neviens cilvēks te nav, kam vispār kaut ko pajautāt. Ok, mazs updates. Es nezinu, vai šobrīd tas tā strādās, bet mēs pajautājām pasu kontrolē kaut kādam čokam. Teicām, ka mums tur ir problēma un vai var kāds atslēgt vaļā. Un viņš teica, ka jā, tas nekas, ka tas ir diezgan tālu no tās vietas, kur mēs bijām. Ar riteni atmaukšu līdzi un atslēgs vaļā. Es ceru, ka tas apsargs drīz atbrauks mums. Kuģis drīz attiek. Lai arī cik tas nereāli izklausītos, mums ir cerība. Bija tikai viena problēma. Neviens nebrauca. Čalīt, vai kur tu esi? Minies lūdzu šurp. Ja viņam tur ir kaut kāds smagais stāv, tāpēc viņš nenāk. Es esmu pārstasojies. Un mēs teorētiski, ja mēs liņu ielecam, pilnīgā vienkārši braucam, viss sanāk. Joprojām neviens nemauc. Šobrīd katra minūte no svara. Varbūt mēs neiesprūdīsim. Ieliki navigāciju. Un tad mēs sapratām, ka ir vēl viena problēma. Mums nevis šeit jābrauc uz kuģa virsū, bet jātiek uz citu ostu šajā pašā pilsētā. Jā, viņas šeit ir vairākas, un šī mašīna neatrodas īstajā ostā. Tas nozīmē, ka mums jābrauc uz publiskā ceļa ar sasistu automašīnu un jāmēģina kaut kādā veidā paspēt līdz kuģis pamet Vāciju. Un tikai tad, ja mēs tiksim klāt mašīnai kuru katru minūti, jo laiks mums nav, un tikai tādā gadījumā, ja automašīna būs braucama, jo to mēs neviens nezinām. Šis nav mūsu, kas brauc prom, kur viens brauc prom, mums ir cits. 11 minūtes jābrauc ar to, ka mums priekšējais loks ir izdauzīts, varētu būt bišķi ilgāk. Tos plēvas, kas tur ir salipinātas, vienkārši noplāst nostum. Būs, nebūs. Krašs, es tā sastasojos. Mēs vienkārši šitā te šobrīd lienam ārā. Vienkārši šitā te. Kaut nu sanāk, un Čals atbraukt, neuzdot mums liekas jautājums. Un tagad beidzot Čals ar riteni ir atminies ar atslēgām. Thank you very much. Mēs jau tagad tādai ellei esam izgājuši cauri, un ne jau tagad šeit mēs paliksim, tāpēc, ka Džekam nav īstā atslēga. Kā tā var gadīties? Kāpēc? But it's working like. Yeah. I don't know what happened. I will look. I will contact a few. Okay, all right, thank you. Un viņš teica, ka ir viena atslēga, kas visam dara, bet viņš ielika un viņu nederēja. Un viņš aizbrauc ar Riču kakao projām, pasīties vai no kāda cita atslēga. Ja viņš liņās neatbrauc ar īstajām atslēgām ātri, tad mums viss ir beidzies. Šis būs vai nu gada lielākā izglābšanās, vai nu gada lielākais iep***s. Jā, un ja tev patīk šādi te video, nospied to laiku šim video. Ierakst komentārā, kā tev patīk, ka Roberts Cītols iep***ās. Un mēs gaidījām. Tas Čals joprojām neminās uz šo pusi, kas nav labzīme. Un tad mūsu brīnum Čals ar atslēgām ir atgriezies, un viņš ir paņēmis līdz ļoti daudz atslēgas, un visas mēģina, viņš mēģina, bet joprojām neviena atslēga neder. Nu tā, ka es nezinu šajā brīdī, kā vispār tā var gadīties. It will not open. Un es sapratu, ka mums ātri kaut kas ir jāizdomā, jo šis Čals nobesīsies un tūlīņās atkal aizbraukšu savu riteni un mēs nekur nepaspēsim. Es sapratu, ka man ir jāmēģina pārlikt pāri žogam, un mēģināt no otrās puses to slēdzienu dabūt dzīvībā. Don't put me in jail, okay? Un lai arī cik tas jocīgi neliktos, man izdevās dabūt vārds vaļā,
BMW X5M ir brīvībā. Un es atvainojos, te viss tālāk ir kartupelī safilmēts. Mēs vienkārši ļoti steidzamies, lai paspētu uz tā kuģa. Ej, tu. Kā mēs viņu aizbrauksim? Logi vaļā un brauc. Tas ir viss debilākais, ko es esmu darījis šogad. Tu saproti, ka mums ir šitādi jāizbrauc līdz ostai? Ko? Jā, es zinu, jā. Labi, var braukt ārā. Neiep iekšā, te lūdzu. It's 10 minutes. It's very close. We can? Yeah. Tai vietā, lai skaidrotos ar ostas apsardzi, kāpēc leču pāri žogam, es izvēlējos apgriezt to psiholoģiju un piedāvāju viņam darbu. Mums vajadzēja kādu, kas pa priekšu mūs eskortē uz otro ostu, kas ir aptuveni 10-15 minūšu attālumā, jo cauri logam neko redzēt baigi nevar. Ja kāds braukt pa priekšu, tas būtu drošāk. Ostrovhafen is hier. Yeah. Yes. Can you help us? We follow you 50 euros. No? Okay, yeah. Okay, thank you. Yeah, okay, thank you. Džeks atmetās un eskorts ar Vivi sirēnām mums nebūs, un tas ir slikti. Saprot, ka man mēģināt apstādinās. Es vienkārši konkrēti, bet nu labi. Tu man saki, kā jābrauc, ja? Jā. Saprot, ka es neko neredzu. Mēs brauksim pa mazajām ieliņām, ja? Kā viņš rādīs? Šitā nevar pabraukt. Nav variantu. Šitā nevar dabūt nost? Nē. To virspusē, kas ir. Nē. Ja viņi redzēs, ka tās tur skaidrs, tas ir sliktāk. Man šitiem turkiem paprasīt. Jau. Te piekritīs. Pamāja roku. Mums nav šobrīd daudz variantu, mums jāprasa pēc palīdzības, jo aizbraukt pašiem tas nav variants. Mums vajag kādu priekšā pēc kā vadīties. Yes, this address. Because windshield is fucked. You see? Okay, yes. And we follow you slowly. You know what this? Okay, Can we do it? Yes, but show me the address. Ostrovhafen 15, oder wo ist das? Yes, this. Dedorf, yeah, come on. I think that there's there, no? Yes, maybe, wait, he looks. No, I think it is. Kamēr Džeka liek savu navigāciju, sapratu, ka man vajag izplēst mazu caurumu plēvē. Savādāk es brauktu kā ar aizcietām acīm. Ej, tu dīrs. Tu saprot, ka es... Brauc ar varīkiem galvenais. Jā. Saprot, ka mēs esam idioti. Vācijā. Nopietni. Tu kaut ko redzi? Es izplēsu ļonkā caurumus. Atradām rekord turkus kaut kādus, viņi pietīsās mums palīdzēt. Davadīs mums līdz ostai. Es ceru, tas nebūs par velti. Nu, ka mēs paspēsim. Labi, tački izrībā. Mēs pat neskatījāmies. No laika, jā. Saprot, man arī šitais spoguls nav? Jā. Šis pavisam nav gudri un lūgums nevienam neko tādu neatkārtot. Ja mēs nekavētu kuģi, mēs nekad mūžā šādi nedarītu. Vispār neko te redzēt nevar. Skaties, tai pusē viss normāli ir? Jā. Kas tā pa skaņi ir? Kaut kas rītošā ir ļoti slikti. Kaut kas tur ir slikti, jā. Par ātru braucam. Rītošā erors kaut kāds? Kāpēc es vienmēr pērku šādas mašīnas? Es baigi ceru, ka meita nepaņēms mums. Kā tas motors skan, ne? Varbūt tur vēl kaut kas ir, protams, bet just viņš var kļūdu radīt tikko pusas. Šīs ir manā dzīvē visgarākās 15 minūtes. Jūs nevarat iedomāties, cik neomolīgi ir braukt Vācijā, svešā vietā ar ļoti bargiem sodiem. Es ļoti ceru, ka mēs tiksim līdz ostai bez liekiem pārsteigumiem, un es ļoti ceru, ka šī mašīna aizbrauks. Kāpēc Austrum Eiropieši nemīl Vācijā, ja viņi dara šitādu huņu? Kas tā pa huņu? 3 kilometri. Man liekas, tā tačklīti izjūgs.
Tā arī varētu būt tikai puses, ko arī minēja iepriekšējais īpašnieks, bet no tā trieciena varētu būt, ka kaut kas vēl ir pametis čatu. Un arī ātrums, kādā mēs šobrīd sekojam priekšā mūsu turku draugiem, ir pārāk liels, bet šobrīd tur neko mēs nevaram izdarīt. Neredz, es varu griezt? Varu griezt tā, ne? Nē, tagad. Nē. Mēs esam oficiāli visstulbākie cilvēki Vācijā! Es esmu riktīgi sagriezies. Jā. Iet garām? Jā. Neredz tiešām. Jā, tad varējām būt uz šitādi transporta līdzekļi. Jūs zināt, man pieredze Vācijā ir ļoti slikta, jo pēdējo reizi man gribēja vācieši ielikt cietumā un atņēma visiem mašīnas par to, ka gaisa filtrs nebija īstais. Un mēs šodien braucam vienkārši ar normālu uzsist tačku pa pilsētu. Ja mēs tiksim bez soda, Mēs tiksim. tas būs brīnums. Būs labi. Tagad. Braucam. Mēs nebraucam ar mīkstu. Ej, tu tieši tad... Viņi baigi palikt, nē. Nav vairs tālu, ne? Nav tālu, palikt uz 600 metru. Davai mašīni, davai. Es par tevi lološu un cienīšu tevi, un es tevi salabošu un braukšu. Waiting Carré Gates. Port Parking Cruise Terminal. Check-in, record FDS, check-in. Varētu būt, ne? Tas ir jāiečakojies vēl, ne? Mēs tikām līdz ostai vienā gabalā un bez policijas, par ko jāsaka ļoti liels paldies mūsu turku draugiem. Un pat labākā lieta, ka joprojām redzam šeit citas automašīnas, kas nozīmē, ka visi vēl nav aizbraukuši un kuģis ir uz vietas. Jūs saprotat, cik tas bija sarežģīti, neko tādu vēlreiz darīt negribu. Tagad mums ir jāpaspēj vēl iečakoties, un tad jau ar vienu kāju esam jau uz kuģa. Vajag atrast vispār kaut kāds dokuments mašīnai. Jā. Jā, tie ir mašīnas dokumenti. Tie ir mašīnas dokumenti. Tie ir mums abi pases. Tikām gan mēs, gan tačka iečakot, kur paspējām tieši kā pēdējie cilvēki, pirms tur viss vērās ciet, un nespēja noticēt, ka visu šo atrisinājumu, lai arī skaņas dīvains nāk no mašīnas, galvenais, lai viņi tagad nesalūst un pati uzbrauc uz kuģa. Tā, dāmas un kungi, man sauc Roberts Vīdols, un šīs ir mans jaunais ikdienas auto. Es pirmo reizi redzu šo tačku dzīvē, un man patīk, kā viņi izskatās. Tā krāsa labi, īstās bombas. Es domāju, būs tik labs projekts. Šis būs tik labs projekts. Pārbrauc bišķi uz priekšu. Bišķi kaut kas sāk tecēt arī. Nu, kaut kas no kaut kādas trubiņas, kas ir ārā, bet tas ir lokšķidrums, man liekas. Jā. Vienīgi viņi nevajag kaut kā uzlocīt. Vienkārši tas ir, es nezinu, kas tas ir man ar šito zāni, piedod, šito skaties. Es vienkārši tur neko nevaru izdarīt. Bet draugis mums apsola iztīsies, viņš labi. Beigās iztīsies labi, mums tagad tikai jātiek uz kuģa. Sāk vārīties augšā. Pa kolam tu viņš rāda. Nu, kad te bišķiņ kaut kas dūmo. Izpotēs kaut kas. Ir vēl iekšā kaut kas? Tur nav iekšā, vai ne? Jā, nav. Es mošu pajautāju ūdeni viņiem kādam. Ūdeni kādam pajautāju. I'm sorry, do you have water? Water. We just need for the cooling. Pēdējais solis mums ir jāizbrauc cauri kontrolai. Un šajā brīdī, kad likās, ka esam uzvarējuši šo cīņu un ka īsti nekas pēc šodienas mūs vairāk pārsteigt nevarēs, viss tas, kam mēs izgājām cauri, bija tikai ziediņi. Jo lielās nepatikšanas tikai tagad sāksies. Pēdējais solis. Hello! Seite parken. Hello! Šīs piedzīvojums tikai tagad pa īstam ir sācies. Turpinājums sekos. Varu tikai atklāt, ka tik vienkārši no Vācijas prom netiksim.